Čau visiem un sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens pirmajā vlogmas sērijā. Godīgi sakot, es pāris dienas atpakaļ vēl pat īsti nebiju pārliecināta līdz galam, ka es lekšu iekšā šajā avantūrā un filmēšu vlogmas. Ja jūs esat jauni manā YouTube kanālā, tad vlogmas ir vlogu sērija decembrī, kurā es parādu savu ikdienu un parādu arī to, kā es gatavojos svētku laikam. Un pagājušo gadu es šo sēriju izlaidu un pavisam noteikti svētku gaidīšanas laiks nebija tāds pats kā iepriekšējos gadus, jo šie vlogi man kalpo arī kā tāds ekstra pamudinājums piedomāt savā ikdienā, kā ielaist to svētku sajūtu mājās, tāpēc šogad atkal būs vlogmas. Un lielākoties īstenībā pateicības var teikt arī jums, jo es Instagramā nedaudz dalījos ar savām pārdomām un no jums saņēmu tiešām ļoti sirsnīgas, ļoti jaukas ziņas un pozitīvu atgrieznisko saiti. Tā kā jā, paldies jums, un otrkārt es varbūt nedaudz tādu backstory iedošu tam, ka novembris bija ļoti piepildīts mēnesis, gan ar foršiem notikumiem, mēs bijām Tallinā, mēs bijām Moldovā, gan arī novembra beigas bija ļoti stresains, papildus tam es arī saslimu, un diezgan nopietni saslimu arī Dāvis, un viņš joprojām īsti līdz galam nav atvesaļojies, tāpēc es nezinu, cik daudz varbūt vismaz vlogmas sākumā jūs viņu redzēsiet manos vlogos, jo man liekas iepriekšējos gados viņš bija arī tāda neatņemama vlogu sastāvdaļa mūsu izaicinājumiem un tā tālāk, tā kā turam visus īkšķus, lai viņš pēc iespējas ātrāk jūtas labāk un atlapst. Bet jā, tāpēc es tagad došos satikt mammu, jo viņa man atbrauks līdzi uz mežu. Tāpēc man īsti vienai pašai uz mežu braukt negribējās, jo novembris ir tāds tumšs mēnesis, un arī tagad, kā jūs to varat redzēt, ir diezgan nomācies. Man līdz, protams, būs Aurelija un Deizija, vai ne? Mēs brauksim pēc vainadziņu sastāvdaļām adventas kalendāram, par kalendāriem mēs vēl runāsim pēc tam adventas vainadziņam, jo vakar bija pirmo adventu, īstenībā šogad pirmo gadu es filmēju vlogmas pirmo sēriju tieši 1. decembrī, tā kā viss būs super reāla laikā, un jā, tad ir plāns šodien uztaisīt adventas vainadziņu, lai varam iedegt sveicīt un varam tā kā kārtīgi sāk gaidīt svētku laiku. Čau! Mamma, sveiciens un vlogmas! Es gan vlogā nepateicu, bet īstenībā tu esi vēl viens iemesls, kāpēc es šogad filmēju vlogmas, jo man liekas, tev ļoti patīk šī sērija, vai ne? Cītīgākais skatītājs. Man māma iepriekšējos gadus pēc katras sērijas sūtīja viņas recenziju. Jā. Bet jautājums tev, jo tas būs arī jautājums jums skatītāji, par kur jūs varēsiet saņemt tādu mazu arī foršu balviņu. Tev balviņu nebūs, bet tev būs jāatbild tev būs tik un tā jāatbild uz jautājumu par to, kas tev patīk manās vlogmas sērijās, manos video. Kāpēc tu skaties? Mājās sagatavoties. Veselu recenziju uzrakstīt, vai ne? Jā. Bet tā īsumā. Īsumā man patīk, kā ir samontēts. Mūzika, viss, kas rada tādu noskaņu, un ļoti interesanti arī ir skatīties, ko katru gadu, nevis katru gadu, bet katru reizi, tu izdomā kaut ko jaunu, kā parādīt, un galvenokārt arī noskaņas pēc. Un iedvesmai. Forši, paldies, mamma, un uzrakst arī komentārā kāpēc tu skaties manas vlogmas video, kas tev tajos patīk, un vienam no jums aizsūtīšu kādu fendāli. Man likās tāds foršs veids, kā iesākt šo te piedzīvojumu, bet mēs esam tagad mežā, cerams, nepaslīdēsim. Mums ir asistentes Deizija un Aurelija, un iesim pēc meža labumiem. Vienu pašu mežā. Redz, ka izrādās mamma un vienkārši nelaiž, vai ne? Jā. Ir drūma diena šodien, ne? Ņems jau apmaldīsies. Kamēr esmu šajā pusē, es vēl ātri ieskriešu depiņā, jo man vajag vainagu pamatu, man vajag tūpu stādīšanai grozes un vēl pāris lietas. Man liekas, mums jābrauc uz savu depiņu, jo šeit ir tikai lielie palikuši. Šo to es atradu, bet vainadziņu pamatni neatradu, tā kā būs jābrauc uz
Vēl viena depiņa. Patās atvadījos no mammas, aizved viņu līdz mājām, un es atbraucu līdz Āgenskalna tirgu, un pirms tirgu iekšā es uztaisīšu savu mazo pusdienu pauzīti, un par pusdienu, vai vispār pauzītēm runājot, tad šī ir lieta, kuras minēju arī savos Instagram storijos, ka es esmu apsvēru iespēju filmēt vlogmas sērijas priekš Patreon, kas ir tā kā maksas platforma, kur mēnesī ir jāsamaksā, piemēram, 2, 3, 4, 5 eiro vai jāmaksā par katru video, un tā tālāk, jo es esmu jau iepriekš arī to vairākas reizes minējis, ka YouTube nav tā kā ļoti nesniedz ļoti lielu monetāru atdevi, precīzāk sakot, nav iespējams šeit neko nopelnīt, tā kā, tas arī nav mans pašmērķis, pavisam noteikti, jo es arī minēju šajos storijos, ka mans mērķis ir pirmkārt veidot atmiņas un atskatīties uz tām šādā te video formātā, kas ir riktīgi forši, un es esmu īstenībā sev ļoti pateicīgi par to, ka es varu atskatīties jau 6, 7 gadus vecus video, un šeit, ka mēs vēl dzīvojam dzīvoklī, un ir forši dokumentēt savu dzīvi šādā veidā, un, protams, otrkārt tā ir komunikācija ar jums, tā ir atgriezniskā saites, un ziņas, ko es saņemu, tas pavisam noteikti ļoti, ļoti atsver visu, ko monetārus varētu jebkad iegūt, bet, protams, tā kā būsim reāli, laiks ir nauda, un YouTube video izveidē aiziet ļoti daudz laika. Manējā ir sevišķi, kad es montēju video, jo es esmu arī, cik reizes var atkārtoties, bet esmu perfekcionists. Man patīk nostrādāt pie mazākajām detaļām, pie skaņas elementiem, pie vizuālajiem elementiem. Jūs jau zināt, jūs man sekojat jau kādu brītiņu, un tad, es uz kādu mirkli apsvēru iespēju, ka es varētu taisīt šos te Patreon video, bet tad man šķita, ka es tomēr vēlos, lai mani YouTube video būtu vēl joprojām pieejami visiem. Un tad, attiecīgi, man radās tāda ideja, ja es nonācu pie tāda, varbūt, risinājuma šajā gadījumā, ka iespējams jūs esat dzirdējuši par tādu baimie kofiju, tā kā uzsauc mani kafiju, manā gadījumā tā būtu, jo es kafiju nedzeru, bet tā būtu absolūti brīva izvēle, ja jūs vēlaties atbalstīt mani, jūs vēlaties atbalstīt mani YouTube kanālu, jūs vēlaties atbalstīt šo te visu vlogmas filmu sēriju, es tā saukšu beigās kā filmēt drīzāk seriālu, jo man liekas, katra šī epizoda būs, kāds 23 minūtes, kas jau reāli ir tā kā sērija, tad jums ir iespēja man uzsaukt šo te kafiju, jebkāds un kādu jūs vēlaties, ja jūs to vēlaties, tas absolūti nav nekas spiests, tikai brīva izvēle. Ja jums patīk, ja jūs skatāties, ja jūs sekojat līdzi un vēlaties man atbalstīt šādā veidā, tad es jums dodu šo iespēju, izmantosiet, neizmantosiet. Man jebkurā gadījumā jūsu atbalsts, jūsu komentāri, jūsu ziņas, kaut vai tas īkšķīts uz augšu, jau nozīmē ļoti daudz. Es izsēšu savu jogurtiņu un es eju uz Āgenskalna tirgu, kas ir ļoti skaisti arī izdekorēts, ko es arī parādīšu. Uz Āgenskalna tirgu es atbraucu, jo es gribu iet sveču veikliņā. Man liekas, tur bija Gardēnija Eko, un tur ir tirdziņš ārpus Epos un vielīgi. Jau paspēju nošķirt pirmās svētku sajūtas, aizbrauciet uz Āgenskalna tirgu, tur ir mielīgas dekorācijas un tur ir tik foršs tas sveču veikliņš, es nezinu, vai tur blakus tā kā vienmēr ir tas dāvanu veikliņš, vai tas ir tagad tikai tāds pop-up variants uz Ziemassvētkiem, bet tur bija tik jaukas Ziemassvētku dāvanu idejas, jūs redzēt to krosānu matu klips vienkārši tik cute, un es beigās neatradu tās sveces, kuras es gribēju. Es gribēju tādas resnas, rievotas, biezās svecītas vainagam sarkanā krāsā, tādas neredzēju, bet es iepriekšā depo nopirku šīs tā garās svecītas ar smailo galu, līdz ar to es domāju, ka tās arī būs ļoti skaistas. Tur gribēs no Gardēnija Eko tieši sojas vēst, kā ir tā jādzīvo, bet es nevarēju iziet no veikliņa ar tukšām rokām, tāpēc es nopirku šādu svecīti You Make Me Melt, kas smaržo vienkārši debešķīgi labi. Smaržo pēc smaržām, es teiktu. Kaut kur līdzīgas varētu pat būt tā kā YSL Black Opium smaržas.
Tik labs maržā aizdīšu mājās. Daudz varbūt iepriecināšu. Un jā, tagad aizbraukšu līdz depo vēlreiz, jo man vajag to vainagu pamatndaču, vai ne? Aiziet, dodos. Atbrauc līdz depiņam, starp citu vēl viena lieta, kur man vajag apskatīties un nopirkt ir eikalipi vai kāda cita zaļumiņa, ko es varētu mums apskatīties Imanas depiņā. Jā. Eikalipi es veiksmīgi atradu. Jūs jau domājaties, te arī nav. Te ir tikai lielie palikuši un tikai super maziņie. Nu, vismaz es atradu šitādu variantu. Vismaz mūsu no dabīgiem materiāliem. Esmu mājās, un tagad pirmais, ko es izdarīšu, es pieķeršos klāt vakariņām. Un vakariņās uztaisīšu mums tā kā vienu no vismīļākajiem vakariņu ēdieniem. Vistas vrapus, super duper vienkārši, bet garšīgi. Es jau vakar biju samarinājusi vistiņu, bet pats galvenais, ko uzlikt pa virsmu, pirms es lieku vistiņu cepties cepeškrāsnī, ir šīta crispy chicken garšviela. Salātlupa. Pa virs šodas pilus uz kādu mērķi mēs esam izmēģinājuši daudzas, bet šī ir tiešām visgaršīgākā. Vieglāk, protams, ar lielākiem vrapiem, bet šiem bija atlaid šoreiz. Vakariņas ir pāsts, un pirms es ceros klāt advents kalendāriem, jo kāds gan būtu vlogmas bez advents kalendāriem, es gribu pamēģināt pielikt lūk šīs te gaismiņas, es nopirku depo. Es iedomājos, varētu būt baigi smuki uz terases loga, terases durvīm. Bet man nav jāsmas, kā es viņas tā kā piestiprināšu ar skoču. Nu, patiesības mirklis. Un, vai kas nenotika? Okay. Kāpēc? A little longer than a few minutes later. Apspilvoju dakšus, un tagad patiesības mirklis numur 2. Wow! Rītīgi smuki, ne? Jā, ļoti mājīgi. Šos aizstāv. Super! Ir kārtīgi pastrādājis, man ir ļoti daudz advents kalendāru. Kurs ar jums? Atvērt. Kas te būs? Protams, ka man advents kalendāri ir visiem šajā ģimenē, jo, nevar nevienu atdalīt, tāpēc es domāju, ka es sākšu ar nepacietīgākajām meitenes, kur ir jūsu advents kalendārs. Paskatieties, šādi es atradu Amazonā. Un jūs esat gatavs, vai jūs jau zināt, ko tas nozīmē? Jā, kāds komentus šodien mācīsimies, ko Deizī. Man reāli patīk tas, ka viņas atcerās vispār, ko šis advents kalendārs nozīmē, jo pagājuši, kad viņām nebija līdz ar to 2 gadu atmiņa. Tā, jā, labas. Reiz, kur mums ir pirmais lodziņš, taisam vaļā. 4 gardumiņi, ļoti labi, varēšu jums katrai iedot. Un paskatieties, kādas rīktīgi mielīgas sirsniņas. Tā, sēžam, ķepu. Jā, malece. Aure, ķepu. Ķepu. Ļoti labi. Augšā, malece. Augšā, malece. Sēdi. Atstāj. Ņem. Maleces. Es domāju, ka es Deizijā varētu iemācīt jaunu komandas, redzēt tik kā tā, ka viņai ir jāieliek savus deguntīši tieši tur iekšā. Viņa reāli saprat jau, kas ir jādara. Es domāju, ka komanda būs vienkārši deguns. Jā, labi. Sāklis! Aurelija! Deizija, kamēr mēs to mācījām, tikmēr Aurelija reāli tev aptīrīja. Nekas to atlasīšu. Bet progress uz degunu bija ļoti labs. Ak, Dievs. Auruk, tev gan vairāk, nē. Nu, Deizī. Deguna! Malece, laba meitene. Lūdzu. Miku, nāc, tev arī būs kalendārs. Nācu?
Skaties, Mikiņ! Paskaties, kāds tev būs! Es nezinu, man tie dzīvnieku kalendāri liekas vēl mīlīgāk par cilvēku kalendāriem. Aiziet pirmā kastīte, bet pirmais lodziņš. Mikiņ! Miku! Skaties, kas tev tur būs! Nu, ar ķepu. Nu, pamēģini pats dabūt. Viņš citi ir vienkārši mūķīzars, viņš māk attaisīt vaļā visus iepakojumus. Visas durvis, mums parasti barības stāvais aizslēgtām durvīm, jo viņš reāli visur māk tik tiekšā. Jā, tu māki šitā, mālecis. Lūdzu, pēc tev liels gabals. Kiegārdi viņi izskatās lūk šādi te. Ķepu. Mālecis. Sit pieci. Mālecis. Man uz tūlēšo svētku laiku iepriecināja arī vairāk uzņēmumi un atsūtīja savus advents kalendārus, kā piemēram Douglas atsūtīja viņu ekskluzīvu advents kalendāru. Jūs man sakot Instagramā, tad jūs jau redzēsiet, kā es atvēru 4 lodziņus, bet es neatvēru pirmo. Tāpēc atvērsim pirmo vaļā šeit te kopā. Un te iekšā ir kaut kas no MAC. Un šeit tas ir lūpu produkts, jā, tas ir lūpu mitrinošais kondicionieris, un man ļoti patīk MAC zīmols, tā kā es ticu, man patiks arī šis produkts. Tad vēl man ir advents kalendārs no Nutego, ko es pat nevaru noturēt vienā rokā. Tam es arī esmu attaisījusi 4 lodziņus, bet es neesmu attaisījusi pirmo, tagad šodien ir 1. decembris, un pirmajā lodziņā iekšā ir kāds no viņu riekstu krēmiem. Te iekšā savukārt ir tātad zemesriekstu sviests ar kokosriekstu garšu. Ja jūs man sakojat kādu brīdiņu, tad jūs zināsiet to, ka man garšo viss ar kokosriekstēm, jo es vēl joprojām meklēju vislabāko kokosriekstu sviestu saldarbību. Tad vēl attaisīsim vaļā advents kalendāru no Pixie. Man nekad nav bijis Pixie advents kalendārs. Es dievinu viņu zīmolu, man ļoti patīk viņu produkti, viņu iepakojumi, viņu dāvans vienmēr ir super, duper pārdomāts. Paskatieties, cik gan skaists ir šis te kalendārs. Un pirmais lodziņš, tā ir 12 lodziņu. Pirmais lodziņš ir vislielākais, es domāju, ka tukšs, bet nē. Produkts ir nedaudz aizslīdējis un iekšā ir viņu acu pačiņi. Un viņu acu pačiņi tagad tiešām liek rokas sirds ir vislabākie, kurus esmu mēģinājusi. Šis man likās ritīgi jauks, šis ir advents kalendārs, ko vakar ieved dāviņu vecāku, un tas ir šokolādes advents kalendārs, un man liekas tā ir vienkārši bērnības klasika, ja viens varētu atrast pirmo lodziņu. Un, tur ir šokolādes monēta iekšā. Tu jau savu attaisīji? Jā, protams. Un tā šokolāde vienmēr tik garšīga. Man liekas, ka vlogmas nebūtu vlogmas bez pūzles advents kalendāra un tējas advents kalendāra, bet pirms es ķeros klāt tiem, man ir vēl viens pārsteigums, uz kuru es ceru, ka man dēls Rūt pievienosies. Kāds tavs sajūts? Nu, es gribu redzēt pārsteigumu. Tu tur jāsanomās. Jo es teicu, ka šajā ģimenē katram ir savs advents kalendārs, un šī ir tā lieta, kur tu noteikti ļoti vēlētos, bet kurus varbūt tev šobrīd nevar uzdāvināt, bet es tev varu uzdāvināt kaut ko, ko tu vari salikt. Jā, pagaidām, kā tu gribi, lai es viņu salieku, ko? Nu, tas būs, tev jāsaprot, kā tev var izīt, tad parādi varbūt otrādāk. Tas ir Porsche modelītas mašīnas. Jā, ļoti interesanti klausās tā, es negaidīju, nezinu, kā tu ekspektēt no detaļām viņu salikt. Kāds bija tavs domas, ar ko es tev varētu pārsteigt? Ar vēl vienu darbarību? Jā. Advents kalendārs. Šitās tā klankšķošās skaņas tā izklausījās, vai? Jā, tā viss. Protams, ka es domāju, ka te ir vēl gardumi. Protams. Vajag lielēt. Un pašaim, kādā formātā viņš ir. Redzi? Wow. Ok, tad tev ir grāmatiņa, jā? Jā, ar instrukcijām. Un tad katru dienu tu vari izpavienēt. Katru dienu, jā, pavienēt detaļai, tieši tā. Kaut kas apaļš. Tas ir bijis! Nopietni! Tās taču nevis tāds pēc Porsche klausās, man liekas, es sajaukuši. Tu nosnēši, šis ir aplausījums. Tā kā nav pat īsti ko salikt. Tev ir vienkārši, tu vari baterijas, tāpat baterijas nav iedots līdz. Šito jā, pa vidu dienā, nevis pirmajā, jā. Jā. Nē, mums otrajā pus baterijas. Vāc! Lai mums būtu kaut kāds akšans, es domāju, ka mums vajag otrā pastīties, vai tur nav. Nē, tas izskatās pēc baterijas izmēra, klausies. Vai nu baterijas, vai nu viens ritentiņš.
Kaut kas mikroskopisks klausās. No. Da labi, nevar būt. Tas nav normāli. Tas ir reāli velcro strips lipināms. Tas nav iespējams. Kas tad būs reāli? Tad 16. būs vesela mašīna, bet tikmēr tur būs uzlīmīts, vai ne? Uzlīmīts, baterijas, skrūvīta, vāciņš un tāda mašīna 16. Ok, nu labi, nu tad intriga, ja? Jā, redzēsim. Es domāju, ka es kopējo bildi jums nerādīšu, lai nepazūd intriga, bet, jā, mums ir 12 kastītes. Pirmā kastīte ir lūk šeit, un tad paskatīsimies, kādu tēju šokar nogaršošu. Šis ir advents kalendārs no English T-shop. To es arī pasūtīju Amazonā, tāpat tās kā puzles advents kalendāri, tāpat tās kā Dāvju Porsche advents kalendāri, kas reāli ir, nu, vismaz pirmās 2 dienas, nu, kā es tev teicu, šī aplausiens, bet, nu, cerēsim, ka katru nākamo dienu paliks interesantāk. Un tad tējas advents kalendārs savukārt gan ir ļoti glīts. Lūk, šāds te, un pirmajā piramīdā iekšā mums ir... Cik forši atvēsās. Tā, kas tā ir pat tā, es nezinu. Ceru, tur būs kaut kāds uzraksts. Winter Balance, tātad ziemas balance. Smaržo ļoti labi, ejam pagaršot. Čiņ par vlogmas dienu numur 1 un paskaties, kāda ir šogad vlogmas krūzīte, eglīte, caurspīdīgi, likās beig paši varēs redzēt, kāda ir tējas krāsa, bet aiziet tātad ziemas balans. Ļoti maiga. Es teiktu, tā ir piparmātru tēja, bet smaržs arī varētu teikt pēc piparmātrām ļoti garšīgi. Nu, vispār mans vācu valodas zināšanas ir ļoti ierobežots, bet es pareizi uzmanēju, tur ir piparmātris un pēc tam tā kā 2 veidi. Es nezinu, kas ir zimt kanāls, varbūt. Kanāls, un tur baigi neiet. Tad tur vēl ir arī citronzāle, fenhelas, kurkuma un mango aromāts. Nu, katrā ziņā es vislabāk jūtu tieši piparmātri, bet man garšo tā kā tā ir uzvārda. Godīgi sakot, man vienmēr pārsteidz tas, cik īstenībā tās mazās puzlītes nav nemaz tik vieglas. Es lieku bez tās pavadbildītes, bet jā, tad pirmā vlogmas dienas puzle izskatās lūk šādi te, tātoņu gaismas saregulēsies. Tad tās ir svecītes logā, un tad šī puzle sastāv, man likās, ka būs savienots kopā visas bildes, bet nē, tad katra puzlīte ir atsevišķa, un šī ir pirmā diena, un kopā ir 12. Man šķiet, ka šī pavisam noteikti ir skaistākā vieta šobrīd mājās, jo tas, cik vienkārši šīs lampiņas, bet to, cik mājīgi un tāda mīlīga atmosfēra tās rada, un tikai pa 10 eiro. Tā kā, man liekas, ļoti labs ieguldījums, un es domāju, ka šobrīd mēs nesākšu taisīt adventas vandziņu, jo pulkstenis ir nedaudz pirms 11. Šī ir bijusi ļoti gara, bet ļoti piepildīta un forša diena, tā kā pārmaiņas pēc visai izaicinošā novembra, bet es tagad ievietošu klipiņus ar to, kā es rītdien uztaisu adventas vandziņas, ceru, ka man skaisti sanāca, noskatoties. Sveiciens manā roķīšu darbnīcā, ķeramies klāt pārnedziņām! Mums fonā ir Harijs Poters un, protams, ka meitenēm nepatīk Hagrids suns. Aiziet jau otrā Harry Potter filma, pamatni jau esmu gandrīz pabeigusi. Es domāju, ka vēl ielikšu iekšā šos te meleņu zariņus. Es jau izdomāju, ka es šogad vainiciņu atstāšu diezgan vienkārši, asketiski, ielikšu tikai svešītes ar rodu bantītes, bet tagad sāk jau tīkstiņi niezēt, gribās vēl kaut ko pievienot, bet es ielikšu svecītes un tad paskatīsimies.
mans vānedziņš ir pabeigts, un, protams, ka es nenoturējos un ieliku iekšā vēl šādas te mazas bantītes, bet, man liekas, viss tik smuks saskaņojās kopā, sarkans uz sarkana. Superīgi. Nu, skaisti izdevās, vai ne? Nu, vismaz es tā ceru. Un es domāju, ka es šajā mirklī arī noslēgšu šo pirmo vlogmas video. Atgādinu to, ka es gaidīšu tavu komentāru, un uzvarētāju es izlozēšu nākamajā vlogā, un pie šī komentāra lūdzu pierakst arī savu Instagram nosaukumu, jo tur es ar tevi sazināšos, jo te YouTube'ā nevar sazināties, un jā, es ļoti ceru, ka tev izdosies burvīgs svētku gaidīšanas laiks, un ka man video varbūt kaut kādā veidā pastiprinās šo svētku sajūtu, vai varbūt iedvesmos, kā man mamma minēja, par ko es ļoti priecātos, un jā, šoreiz šajā sērijā būs varbūt bez tādiem izaicinājumiem, jo, kā es to minēju, tad šoreiz es uzsvaru likšu vairāk uz tādu mājīgumu sajūtu, uz tādu mierpilnu svētku gaidīšanas laiku, jo, kā jā, šoreiz bez izaicinājumiem, bet vairāk ar mīļumu un mājīgumu un gaismiņām un viss kā skaistā. Tā kā jā, mīļš paldies tev, ka noskaties šo video. Es novēlu tev burvīgi atlikušo dienu un tiksimies jau 2. vlogmas sērijā. Atā!